dzīves jēgu un neatrod to, rada. Ir dienas, kad dzīve tev burtiski gāž no kājām. Problēmas darbā, rēķini, attiecības, veselība, citu cilvēku viedokļi. Un tad sev sāki atpūties, mazāk dari, pasargā sevi. Izrādās, ka zinātne saka pretējo. Dr. K. vienā savā video The Reason You Can't Find Purpose to sauc par aktīvo un pasīvo izaicinājumu proporciju. Pasīvie izaicinājumi ir tie, ko tev uzliek dzīve. Tu pēkšņi kaut kas notiek un tie ir apstākļi, ko tu nevari ietekmēt. Aktīvie izaicinājumi ir tie, ko tu sev uzliec pats. Tie ir tie, ko tu izvēlies. Un jēgas sajūta nosaka nevis cik daudz problēmu tev ir vai cik daudz problēmu tu atrisini, bet cik liela daļa no tām ir tavas izvēles. Kad pasīvie izaicinājumi kļūst pārāk daudz, tev vairs nav kontrolas sajūtas. Bet risinājums nav noņemt šos pasīvos izaicinājumus un nemaksāt rēķinus, noslēpties no darba, palīdz zem segas. Risinājums ir pievienot aktīvo izaicinājumu, lai šī te proporcija starp aktīvajiem un pasīvajiem kļūst lielāka, attālums lielāks. Piemēram, sporta zāle, jauns projekts, kāda ilgi atlikta saruna. Kaut kas, ko tu pats izvēlies un paveic. Tas iedod sajūtu, ka tu vadi savu dzīvi. Es šomēnes pētu fokusu, disciplīnu, motivāciju un citas līdzīgas tēmas. Ja arī tev tās interesē, tad uzspied īkšķīti, piesako un tiekamies.